Līvānu novada zemnieku saimniecībā kapteiņa jau 18 gadus Silvija Bračka nodarbojas ar piensaimniecību. Gadu gaitā ganāmpulks sasniedzis ābrīnas vērtu skaitu. Šobrīd saimniecībā ir 100 laucamas govis un 60 jaunlopi, taču saimniece par darba smago nastu nesūdzas. Viņai esot labi palīgi ģimene. Dzīves pieredze laikam. Liekas, ka tā tam ir jābūt. Katru pavasaru gaidām ar cerību, ka būs liela zāle, sagatavosim daudz lobbarības un kvalitatīvas lobbarības. Šogad ir ļoti cerīgi, šogad pavasaris ir ļoti labvēlīgs, silts un zālīta aug. Taču ne viss saimniecībā ir gājis tik gludi. Pēdējo gadu laikā bijis smags periods, kad piena cena par litru nokritās līdz 10 centīmiem. Situāciju vēl smagāku padarīja bankā paņemtais aizņēmums tehnikas iegādei 140 000 latu apmērā. Un manu saimniecību no bankrota paglāba tas, ka man ir ražīgas govis un viņas deva daudz pienu un arī tie ienākumi bija lielāki un tā es izšķiprojos. Šogad it kā vieglāk jau, piena cena arī apmierināja. Dzīvosim, redzēsim. Liekas, ka viss normāli, viss iet labi. Tāpēc šobrīd saimniece gaida vien labvēlīgus laikapstākļus, lai savam kuplajam ganāmpulkam varētu sākt gādāt barību ziemai. Tā kā govju ir daudz, siena gādāšana ilgs līdz pat rudenim.